Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien jums instrukcija par vides aizsardzību uzņēmumā un arī svarīgākajiem vides aspektiem SIA Krošķem par 2023. gadu. Prezentācijas saturā būs vispārīgi par atkritumu šķirošanu, par atkritumu veidiem uzņēmumā, kādi var rasties saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī par absorbentiem un to lietošanu, un darbinieki tiks iepazīstināti ar būtiskākajiem vides aspektiem, un nedaudz parunāsim par resursu taupīšanu un efektīvu pārvaldi. Tad ļoti vispārīgi par šo vides aizsardzības tēmu, tad prezentācijas mērķis ir iepazīstināt jūs ar noteiktām vides aizsardzības prasībām uzņēmumā, un arī tā skaitā valstī, un darba aizsardzības, vides aizsardzības aspektu ietvaros, jo arī vides aizsardzība ļoti pārklājās ar darba aizsardzību, un šīs lietas šoreiz atliksim atsevišķos plauktos. Arī mērķis ir izveidot un iepazīstināt darbiniekus ar vienotu rīcību atkritumu savākšanai, šķirošanai un nodošanai pārstrādē vai utilizācijai, kā arī gadījumos, kad var tikt apdraudēta apkārtējā vide un darbinieki. Atbildība par šīs prezentācijas satura ievērošanu darbā ir katram no jums, un uzņēmumā jūsu zināšanai ir izveidota un jau efektīvi darbojās 3. gadu ISO 14001 vides pārvaldības sistēma, kā rezultātā ir izstrādāta gan vides politika un citi saistošie dokumenti, kas palīdz mums būt zaļākiem. Vides aizsardzības mērķis kopumā ir saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt cilvēka dzīvību un veselību, kā arī nodrošināt vides aizsardzību no dažāda veida ietekmēm, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas racionālu izmantošanu, nodrošinot sabiedrības un darbinieku līdzdalību vides aizsardzības principu ievērošanā un vides politikas īstenošanā. Savukārt, vides aizsardzības mērķis ir saglabāt un aizsargāt vides kvalitāti, aizsargāt jūsu darbinieku veselību no dažāda veida ietekmēm, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas racionālu un efektīvu izmantošanu, veicot tiešos darba pienākumus, un nodrošināt jūs kā darbinieku līdzdalību šo vides politiku un racionālas energoresursu izmantošanas realizēšanā. Un vides uzņēmuma politika nosaka to, ka jums kā darbiniekiem ir jārūpējas par apkārtējās vides piesārņojumu samazināšanu, jebkurā brīdī veicot tiešos darba pienākumus un dabas audzēšanu, kā arī jāievēro saistošās normatīvo aktu un citas prasības, par kurām jau jautājumu gadījumā var vērsties pie manis vai pie Dagnijas. Un kopumā, teiksim, darbinieki un uzņēmumi sistemātiski rūpējas par uzņēmumu ietekmes uz vidi samazināšanu, veicot dažādus pasākumus. Un kā viens no pasākumiem ir atkritumu dalīšana un šķirošana, kā arī to nodošana otrreizējai pārstrādēji vai utilizācija. Kas ir atkritumi? Atkritumi ir cietas, šķidras vai gāzveida vielas vai maisījumi vai produkti, kas tehnoloģiskajā procesā vai saimnieciskajā daļā ir lieki un no tā tiek izņemti ārā. Un par atkritumiem var uzskatīt praktiski jebko, no kā īpašniekam ir jāatbrīvojās. Tātad, piemēram, ja jums ir sakrāsoti papīri, kas jums vairs nav vajadzīgi, tad tas jau ir uzskatāms par atkritumu, ja vien jūs to neizmantojat otrreizēji kaut kam citam. Darbinieku pienākums ir radušos atkritumus savākt, šķirot un nodot attiecīgo atkritumu savācējiem, ieskaitot bīstamos atkritumus. Un mūsu uzņēmumā pamatā rodās sadzīves atkritumi, sadzīves šķirotie atkritumi, dažāda veida bīstamie atkritumi, tā skaitā ķīmiskie, inertie un bioloģiskie, kas tad vairāk arī ir pieskaitāmi pie sadzīves atkritumiem. Par sadzīves atkritumiem tad iepriekš minējām, tie ir dažādi veidi. Piemēram, inertie atkritumi, kas ir akmeņu šķembas, kas dabā, teiksim, var saglabāties tādā pašā veidā, kādi viņi ir nonākuši un nesadalās par citiem kaitīgiem produktiem. Tā visticamāk ir arī netīra plasmasa, netīri papīri un kartoni, kā bioloģiskie sadzīves atkritumi var minēt ēdienu atliekas, kas ļoti daudz veidojās mūsu virtuvēs. Kā arī bioloģiskie ir tādi atkritumi, kas dabā ātri sadalās un nerada kaitīgus starpproduktus.
Kā sadzīves atkritumu piemērs vēl var minēt audumus un dažāda veida koka atkritumus. Sadzīves atkritumu savākšanas vietas uzņēmumā, tad mums ir ēkā numur 3, kas ir Red Bull ražotne. Sadzīves telpās virtuvē ir vieta, kur savākt sadzīves atkritumus, kā arī Red Bull ražošanas telpās pie ražošanas operatora. Savukārt ēkā numur 2, biroja virtuvē, kā arī darbiniekiem kabinetos ir sadzīves atkritumu savākšanas tvertnes. Un ķīmisko vielu fasēšanas zonā arī ir veselas 2 tvertnes, kur tad veikt sadzīves atkritumu nomešanu, nolikšanu. Terminālī ir vēl šāda te vieta, kā arī ēkā numur 4, gan noliktavas zonā, gan elektromehāniķu darbnīcā, un vieta kartē, kas ir atzīmēta ar sarkanu apli, ir tad visu atkritumu tvertņu laukums, kurā ir lielās tvertnes, kuras ir atzīmētas ar kāda veida atkritumiem. To jau drīkst mest, tā kā esiet uzmanīgi, pirms kaut ko izmetat, paskatieties, kas ir virsū rakstīts uz atkritumu tvertnes un attiecīgos atkritumus, tad ievietojiet pareizajā tvertnē. Par šķirotajiem atkritumiem te ir drusciņi vairāk izdalīts. Tātad mums, kā šķirotie atkritumu veidi, ir papīra veida atkritumi. Tas ir papīrs no smalcinātāja, tas ir jebkāda cita veida papīrs, kas nesatur svarīgu informāciju vai personas datus, tad to varam likt pie sadzīves šķirotajiem atkritumiem. Tas ir arī papīra iepakojums, tīrs un sauss, papīra kārbas, toršu kastītes, kā arī dažāda veida kartona kastes. Un cita veida kartona iepakojums, tas ir klasificējams kā šķirojamais atkritums. Un tālāk arī stikls ir šķirojams, bet šajā gadījumā svarīgi atcerēties to, ka, ja mēs vēlamies šķirot stiklu, tad pudelēm un burciņām ir jābūt bez vāciņiem un korķiem, jo tie parasti ir ražoti no cita veida metāla. Ir arī depozīta iepakojums, kas Latvijā ir salīdzinoši nesen ienācis, un arī to mēs atsevišķi savācam un nododam, paredzētajos nodošanas punktos. Kā arī plasmasas iepakojums, kas ir plēves, dažādi veidi plasmasas taras un veicot to sadzīves šķiroto atkritumu šķirošanu, svarīgi ir, lai šis plasmasas iepakojums arī būtu tīrs no dažāda veida gan ķīmisko vielu atliekām, gan arī no ēdiena atliekām. Tālāk vēl interesants marķējums, kas varbūt nebūtu jāatcerās no galvas vienmēr, bet, lai jūs zinātu, ko tad tas nozīmē. Katram atkritumu veidam ir savs marķējuma kods ar 3 stūrīti, kas ar ciparu nosaka, kas tas tāds ir pa veida materiālu. Piemēram, attēls pa labi plasmasa gadījumā, numur 1, 3 stūrītis ir PET pudeles vai PET saturošu materiāls, numur 2 ir polietilēns, numur 3 ir PVC plasmasa un tam līdzīgi. Tas pats attiecās arī gan uz papīra pārstrādāšanu, uz metāla pārstrādāšanu, kā arī uz stikla pārstrādāšanu. Dažādu veidu stikliem ir dažāds marķējums, tas pats attiecās arī uz metālu. Un svarīgi arī šeit ir nesajaukt, ko drīkst šķirot un ko nedrīkst šķirot. Ļoti grūti pārstrādāt, un, man liekas, Latvijā ar to neviens īsti nenodarbojās, ir polistirols un PVC un polipropilēns. Šīs plasmas, ir šķirojamas, bet viņas nevar nodot pārstrādē un nesajaukt arī šo marķējumu to, ka, ja mēs izmetīsim miskastē polistirolu ar numuru 6, 3 stūrīti, tad to visticamāk nevarēs pārstrādāt un iespējams atkrituma apsaimniekotājs pat atteiksies pieņemt jūsu konteineri, jo tur ir šāda veida plasmasa, kura nav pārstrādājuma. Visdrošākais veids no plasmasām ir PET pudeles, HDPE, kas ir polietilēns, vai LDPE, kas arī ir polietilēns. Vēl nedaudz par to, ko tad drīkst šķirotajos sadzīves atkritumos un ko nedrīkst. Tad, ja mums ir papīra salvetes, kas ir mitras, tad to mēs nedrīkstam likt šajos te konteineros. Līmpapīrs, tapetes, dažāda veida uzlīmju papīrs nav pārstrādājums. Čipsu pakas, tetrapakas no iepakojumiem, eļas pudeles, kā arī krējuma trauciņi baltā krāsā arī nav pārstrādājumi. Pat plasmasas rotaļlietas nav pārstrādājumas un asi metāla priekšmeti arī. Cita veida plasmasas, tur dažādas autodetaļas, kas ir ražotas no plasmasas un tam līdzīgi.
Attiecībā par stikla pudelēm, tad tas ir tikai un vienīgi stikls, ko drīkstam pārstrādāt, tam jābūt tīram, un nedrīkstam likt šajos te konteineros medicīniskos vai lielgabarītā, nezinu, spoguļus vai logu stiklus, kā arī porcelāna trauki nav uzskatāmi par stikla trauki, un to šajā konteinerā mēs nedrīkstam. Kur tad mēs varam uzņēmumā nodot, savākt šķirotos sadzīves atkritumus? Tad ēka numur 3 sadzīves telpās, 2. stāvā mums ir papīram, plasmasai un metālam atsevišķā atkritumu tvertne, kur tad var tos atkritumus nodot. Ēkā numur 2 pie ieejas birojā ķīmisko vielu fasēšanas zonā ir gan depozīta pudeļu iepakojuma nodošanas vieta, gan arī kartona un papīra, teiksim, savākšanas vieta. Ēkā numur 1 terminālī arī ir šķiroto sadzīves atkritumu konteineris, kur var mest visus iepriekš minētos atkritumus, un tāds pats arī izvietots arī ēkā numur 4 elektromehāniķu darbnīcā. Svarīgi visus šos te atkritumus mēs varam nodot atkal mūsu uzņēmuma atkritumu tvertņu laukumā, kas ir atzīmēts ar sarkano apli un atrodas gandrīz pie autosvariem. Un tur arī skatieties, kas ir rakstīts uz atkritumu tvertnes virsū, lai pareizos atkritumus iemestu pareizajā tam paredzētajā vietā. Par atkritumu veidiem, kas ir bīstamie, kas var rasties uzņēmumam, tad vispārīgi, teiksim, darbinieku rīcība ar bīstamajiem atkritumiem. Tad, principā, jums veicot tiešos darba pienākumus, būtu maksimāli jāveic dažāda veida pasākumi, kas atdalītu bīstamos atkritumus no cita veida atkritumiem. Un jo vairāk mēs viņus varam atdalīt, jo labāk tas būs gan mums pašiem, gan arī uzņēmumiem, kas veiks šo atkritumu utilizāciju vai pārstrādi. Ja mēs vācam un uzglabājam bīstamos atkritumus, tad mums tas ir jāveic tā, lai tas neapdraudātu jūsu dzīvību, veselību un vidi. Teiksim, katram tam atkritumu veidam būtu jābūt savai kannai vai savai mucai vai tam līdzīgi. Un ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem, kā arī aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus savā starpā, ja tiem ir dažādas bīstamības klases. Un darbiniekiem, kas nodarbojas ar bīstamiem atkritumiem uzņēmumā, veic to savākšanu vai pārfasēšanu citādākās tilpņu tarās, tad ir jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, lai pasargātu gan sevi no īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes. Un ja runājam, kas tad skaitās bīstamie atkritumi, tad tie ir jebkura veida ķīmiskās vielas, maisījumi, izstrādājumi, saturoši produkti, kas ir klasificēti ar noteikta veida bīstamību un kurai virsū ir kāda no šīm te piktogrammām. Tad, teiksim, ja mums ir par piemēru izlīs vēstikuļu šķidruma koncentrāts, viņš ir savākts ar absorbentu, tad šis te absorbents jau ir klasificējums tāpatās kā vēstikuļu šķidrums, teiksim, uzliesmojošs piktogramma augšējā labajā stūrī, un attiecīgi ar šiem atkritumiem ir jādarbojās pēc šī produkta drošības datu lapas ieteikumiem. Kādi tad bīstamo atkritumu veidi var rasties? Veicot tiešos darba pienākumus uzņēmumam, tas ir, teiksim, lietots absorbents, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas. Parasti šie te tiek nodalīti divās dažādās kategorijās. Viens ir ar naftas produktiem piesātināts absorbents, un otrs ir ar citiem bīstamajiem produktiem. Teiksim, visklasiskākais piemērs ir dīzeļdegvielas savākšanā izmantotais absorbents. Tas tad ir savācams un nododams 4-2 elektromehāniķu noliktavā, kurā ir speciāli tam ierīkota tvertne. Naftas produktu atlikumi, teiksim, papīra salvetes, kas ir piesūcināts ar dīzeļdegvielu vai citiem smagās naftas produktiem, degvielas filtri, nelietojami naftas produkti, teiksim, tur nederīga dīzeļdegviela vai tam līdzīgi. Tās mēdz gadīties dažādu staciju apkopju darbu ietvaros. Tās ir nolietotas rīpas, nolietota un nederīga elektrotehnika, baterijas, izlietoti un atkārtot neuzpildāmi printeru kārtridži, kā arī spuldzes, gan luminescentās, gan LED spuldzes ir klasificējums kā bīstamie atkritumi. Tālāk ir ražošanā vairs neizmantojami ražošanas atlikumi, teiksim, pēc minerālu mēslojumu ražošanas, kas sedimentu atlikumi. Svarīgi arī atcerēties to, ka lielākā daļa uzņēmumā
ražotās produkcijas atlikumi, pārslēdzot fasēšanas līnijas, izmantoto produktu, ir atkārtoti izmantojumi, un uzņēmums piekopja bezatlikuma ražošanas procesu, ka rezultātā tiek savāks un atkārtoti ražošanas ciklā ielaists gan karbamīdu saturošs ūdens, gan vējstiklu šķidrumu saturošs ūdens, gan arī antifrīzu saturošu ūdeni, lai ražotu jau jaunu produkciju. Dažādu noplūžu gadījumā var rasties arī citi bīstami atkritumi, piemēram, skābes, sārmi, citi spēcīgi mazgāšanas līdzekļi, kas ir nesankcionēti izlījuši. Un par bīstamo atkritumu savākšanas vietām, tad ēkā numur 3 ir iespējams otrajā stāvā nodot elektrotehniku, baterijas, spūdzes, izlietotus absorbentus ar bīstamajām ķīmiskām vielām. Pie ēkas numur 3 atrodas arī dīzeļdegvielas uzpildes stacija, tvertne, pie kuras arī ir, berams universālais absorbents, kuru turpatās arī izlietošanas gadījumā var tvertnē nolikt. Ēkā numur 2 arī birojā varam nodot elektrotehniku, baterijas, spūdzes, izlietotos absorbentus ar bīstamajām ķīmiskajām vielām. Tos mēs varam nodot jau pašā ķīmisko vielu fasēšanas zonā. Ēkā numur 1 terminālī citi bīstami atkritumi atkarībā no dažādām situācijām, kā arī izlietotos absorbentus ar ķīmiskajām vielām. Un ēkā numur 4 mums atrodās naftas produktu savākšanas punkts, luminescento spūdžu savākšanas punkts, kā arī noliktavas zonā var būt arī kases ražošanas atlikumi un izlietots absorbents ar naftas produktiem. Par absorbentiem un to lietošanu, tad mums ir dažāda veida absorbenti, kas tiek izmantoti uzņēmuma teritorijā un uzņēmumā esošajā autotransportā. Mums ir parasti tāds granulveidīgs universālais absorbents, tiek izmantotas arī smiltis, ir dažādi absorbentu komplekti, kas satur gan absorbentu minibonas, gan absorbējošus paklājus. Šādi komplekti atrodas kravas automašīnās un piegādes transportā, kā arī atsevišķi absorbentu minibonas, lietus ūdens noteku un lietus noteku grāvja pasargāšanai no tālākas vielu noplūdes. Iespēja robežās maksimāli izmantojiet baramo universālo absorbentu, jo tomēr smiltis netik daudz absorbē ķīmiskās vielas šķidrumus kā universālais absorbents. Un absorbentus pārsvarā izmanto, lai ātri reaģētu uz dažādām nesankcionētām noplūdēm. Tos izmanto, lai cīnītos ar bīstamo ķīmisko vielu un arī naftas produktu noplūdi augsnē, virzemes ūdeņos, kanalizācijā vai vienkārši uz asfalta. Parasti izmanto gan minibonas, gan baramos absorbentus, lai arī ierobežotu tālākās vielas iespējamo noplūdi, lai savāktu un norobežotu izlījušās vielas vai produktu vietu. Un vienmēr ir notikusi kaut kāda lielāka vai mazāka noplūde, ar to saprotot, ja ir noplūdusi viela, tīpaši tā ir bīstama viela apjomā, kas ir 20 litri un vairāk, noteikti ziņojiet tiešajam savam vadītājam, kā arī man un uzņēmuma vadībā, ja tas ir kritiski. Un šeit ir daži labi piemēri attēlos ar to, kā lietot absorbējošās minibonas vai bonas un kā lietot absorbējošos paklājiņus. Tad par absorbentu lietošanu vienmēr veicot kaut kādas izlījušas vielas savākšanu, vienmēr padomājiet par sevi. Pirmkārt, tas ir lietojiet zābakus un cimdus, ja tas ir nepieciešams, un pasargājiet arī savu redzi ar sejas vairogu vai aizsargbrillēm. Pirmais, ko jūs būtu jādara, ir jāierobežo izlījušās vielas, izlīšanas avots. Ja mēs redzam, ka, IBC konteineris tek, ka ja krāns ir vaļā, tad mūsu iespēja robežās būtu šis krāns jāizvar, neapdraudot sevi, un tikai pēc tam būtu jāsāk cīnīties ar izlījušās vielas savākšanas sekām. Pēc tam ir trešais solis, kas ir savākšana un tīrīšana. Mums arī šeit ir iespēja robežās maksimāli jāsavāc izlījušā viela, izmantojot lāpstas vai šalfels vai speciāli paredzētus putekļu sūcējus un jāievieto drošā tvertnē, un tikai pēc tam pārpalikums ir jāber ar universālā
absorbenta granulām jāsavāc pāri palikušās bīstamās ķīmiskās vielas. Kad tas ir izdarīts, savācam absorbentu un nepieciešamības gadījumā varam arī, teiksim, šo te ierobežoto vietu nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Un svarīgi arī vienmēr izlietotais absorbents ir atpakaļ jāsavāc, un arī izliesī ķīmiskā viela ir atpakaļ jāsavāc jebkāda veida tarā, kas pieļauj tā drošu īslaicīgu uzglabāšanu, un tarai ir jābūt marķētai. Katrā gadījumā, ja kaut kas ārkārtējs notiek vai nav zināšanas par to, kā pareizi būtu rīkoties konkrētajā situācijā, uzņēmumā ir pietiekami daudz cilvēku, kas jums spēs palīdzēt, jūs varat griezties vai nu pie manis, vai nu pie Alda Pirtnieka, vai pie Noras, vai arī pie Baibas Saulītes. Par būtiskajiem vides aspektiem ir tāda lieta, ka katru gadu uzņēmumā tiek vērtāti būtiskākie vides riska aspekti tās darbības ietvaros. Tad, teiksim, vides aspekts ir tāds aspekts, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē uzņēmumu darbību un tā cilvēkus gan finansiāli, gan ietekmes uz vidi jomā. Un, teiksim, to var uzskatīt kā uzņēmuma darbības riska faktoru, kurš tad ir attiecīgi pēc noteiktās pakāpes jāveic pasākumu, lai samazinātu šo riska faktoru. Un būtiskie vides aspekti ir tādi, kuri pēc iekšējās vērtēšanas sistēmas ir ar rezultātu 12 vai vairāk. Mums ir izstrādāta iekšēji procedūra un vērtēšanas kritēriji, kur katru no šiem vides riskiem var izvērtēt un secināt, vai tas ir būtisks uzņēmumam vai nē. Ja nepieciešams detalizēti iepazīties ar vides aspektu novērtēšanas sarakstiem, tad lūdzu kontaktēties ar mani, vai Dagniju, vai Noru, vai Ievu Kļaviņu. Un arī, kā jau minēju, katru gadu mainās atsevišķu vides risku būtiskums. Kurš saiknis krīst? Kā pēc gadījumā nebija kādreiz tie likvīgie spainīši? Tie cārpīdīgie. Viņus visu jau izlietojām? Jā, uzgaidi sekundīti. Spainīši, man liekas, ir tavā vienās no tajām atvilknītēm. Es spainīšu, kur ielikt. Nu, tad es nezinu. Tad nav, te nekur nav, Tā nekur nē. Viss, kas ir bijis, tas ir tur. Nelielas tehniskas problēmas. Kolēģi bija ienākusi kabinetā. Jā, par būtiskajiem vides aspektiem Sijā Krošķen. Tad tie vairāk ir saistīti, vairāk vai mazāk tie ir saistīti ar ražošanu un noltavu. Kā viens no svarīgākajiem būtu minams elektroenerģijas patēriņš un gāzes patēriņš ražošanas vajadzībām, ķīmisko vielu gan patēriņš, gan arī uzglabāšana, kā arī ķīmisko bīstamo vielu maisījumu atkritumu un taras rašanās, notekūdeņu rašanās, sadzīves nebīstamo atkritumu veidošanās, potenciāli bīstamu ķīmisko vielu noplūdu un avārijas situācijas, tā var būt arī propāna gāzes noplūda avārijas situācijās un saistībā ar produktu piegādi, tas ir arī degvielas patēriņš. Un, teiksim, lai samazinātu šos vides aspektus, tad resursu patēriņš būtu jāoptimizē, ražojot vielas un produktus tikai pēc specifikācijas, liek neiztērējot vairāk vai mazāk izēvielu. Būtu noteikti nepieciešams arī optimizēt elektroenerģijas patēriņu, veicot taupības režīmu atsevišķām lietām un nomainot elektroiekārtas pret efektīvākām elektroiekārtām. Saistībā ar vielu uzglabāšanu būtu jāveic pareiza ķīmisko vielu un produktu uzglabāšana. Tur vairāk ir jautājums pie ķīmisko vielu tehnologa. Jā, un principā
jums būtu jāveic tās darbības, kuras jūs varat, lai maksimāli samazinātu gan ķīmisko vielu patēriņu, gan degvielas patēriņu, braucot ar transporta līdzekļiem, izvēloties ekonomisku braukšanas stilu. Principā īsumā tas ir arī viss. Ja rodās kādi jautājumi, noteikti jautājiet man, ar prieku palīdzēšu. Paldies!